Vasaras vidū mani uzaicināja ciemos labs draugs Ivars. Viņš bija vīrs, kuru kaimiņi apskauda, gudrs un izpalīdzīgs, veiksmīgs uzņēmējs, kas iekarojas citu valstu tirgus ar šokolādes bombonkām un pat krīzes laikos par naudas grūtībām nesūdzējās. Tā kā man patika mācīties nevien no citu kļūdām, bet arī panākumiem, izmantoju izdevību, lai Ivaru aicinātu uz vaļsirdīgu sarunu par to, kā viņam izdevies sasniegt tik daudz. Ivars malkoja limonādi ar ledu un sāka atminēties vecos laikus. Pabeidzu finanšu tirdzniecības fakultāti, kamēr nebijām brīvi, no tās nebija lielas jēgas, bet pēc tam nodibināju firmu. Tad sapratu, ka āršana nebūs un devos skoloties uz Britu salām. Studēju kopā ar turīga lorda dēlu, ko pierunāju investēt savā salduma ražotnē, iegādājoties supermodernu šokolādes liešanas iekārtu, stāstīja Ivars. Ar vēl vienu diplomu kabatā un angļu investoru saldumiem ātri apguvu mūsu mazo tirgu un tad devos tālāk. Drīz puse Eiropa bija pie manām kājām. Saldumu kravas ceļoja krustu šķērsu. Uzbūvējām ražotni arī Slovākijā, lai aizsniegtu tālākus tirgus. Treknajos gados mājās tā uzblīdām, ka ražotni pat iesaldēju un saldumus ražojām tikai Slovākijā, atcerējās Ivars. Tas man palīdzēja ietaupīt, kamēr citi maksāja biezās algas, bet tagad viss atkal ir vecajās sliedēs un strādājam gan te, gan tur. Nevarētu mēs piesaistīt investīcijas un paši investēt citās valstīs, peldētos mazajā pīļu dīķī. Man uz pleca sit Ivars.